Team Mats uzvar pirmo reizi savā vēsturē U19 grupā šajā sastāvā. Pagājušajā gadā mēs spēlējām kā komanda Phantom, tāpēc mums palika kaut kas no vecā, jā? Jā. Šogad mēs esam komanda Mats, kā LFDL čempionātā, tā arī Getinē. Jums ir savs sponsors, sava mēdīju komanda. Delivery company, mojo džēdi. Kā patika komandas performance šodien? Īstenībā ļoti patika. Mūsu komanda bija reāli gatava cīnīties šodien, jo mēs piedalījām ne tik mazu ceļu uz šejieni. Mēs negribējām izkrīt. Jā, paši pirmie. Tāpēc mēs cīnījāmies līdz galam un saņēmām to, ko gribējām. Kādi plāni uz sezonu komandai? Attīstīt mēdīju futbolu Latvijā un iet uz priekšu. Kā tu jūties par to, ka tu nomainīsi komandu? Pagājušajā gadā tu esi spēlējis pie Karopka FC komandu. Mana komanda nespēlē LFDL. Man raksta Antons, mums kapitāns, ko ir LFDL komanda un Getinē ir arī. Un man džeki ir vēl Spānē. Tu zini, ka Drīksne Garžā ir virslīga, viņš nevar. Kad mēs tevi redzēsim virslīgā vai Spānijā? Vai tomēr 3-3 uz ielām labāk spēlē? Nē, 3-3 ir tā hobby, for fun, jā. Chill, jā. Virslīga, varbūt 3 gadus kas. Atceramies šo interviju. Komanda Mats, U19 uzvarētā, apsveicu jūs, paldies par turnīru, paldies, ka atbraucāt, tiekamies Grīziņkalnā.